Čau, dārgie klausītāji! Ak, Dievs, nav bijis tik sen ieraksts bijis, un viss janvārs ir bijis tāds kluss, un arī pusdecembris ir bijis tāds kluss pēc vienas epizodes. Īstenībā ir stresiņš. Es iepriekš sēdēju virtuvē pie galda un plānoju ierakstīt, un tad es rakstīju visus punktiņus, un tad domāju, varētu ierakstīt. Sākšu runāt, lai saprastu, kā ir, un tad nākšu un pēc tam kaut kad ierakstīšu. Un es tā runāju un domāju, šitais labs. Man patīk, kā es runāju, man patīk, ko es pastāstu. Redzu vērtību tajā. Domāju, kāpēc neierakstīt? Kāpēc nerunāt uzreiz? Un tad es vēl domāju to. Es pēdējā laikā diezgan daudz strādāju pie sevis, pie savas pārliecības un pie jušanās labi savā ķermenī un ar to, kur es esmu tagad. Un es domāju, esmu strādājis daudz, man jau būs viegli runāt. Bet īstenībā nav gan. Nav arī tik grūti, kā iepriekš bija. Var just progresu. Es ceru, ka tas, kas plūst caur mani, ir arī vērtīgs. Būs arī vērtīgs jums. Kā jūs redzat, nosaukumā ir podkāsts nosaukums Mentālā veselība. Pastāstīšu, kā tas viss, kā es nonācu līdz šim nosaukumam. Tad pagājušo gadu aizgāju, bija nodarbība universitātē, un grupas biedri saka, tu zini par Timu? Nē, kas notika? Viņš uztaisīja pašnāvību. Ko tu stāsti? Nopietni? Nopietni? Jā, un tad es ieguglēju internetā un sāku lasīt visas ziņas. Un diezgan bēdīgi. Un tajā brīdī bija tādas dīvainas sajūtas, tādas it kā es būtu vainīgs pie tā. Tā it kā daļa no notikušā ir uz maniem pleciem. Es zinu, kāpēc tā, bet tādas bija sajūtas tajā brīdī. Un tāda it kā tā būtu daļai mana atbildība. Un pēc tam es vienkārši sapratu to, kad ir jāraksta podkāsts par mentālo veselību, un šis gadījums bija kas lika man šeit sēdēt un tagad runāt. Daļēji es jūtu atbildību par to, tāpēc, ka man ir zināšanas, kas, kā lai to labāk pasaka, zināšanas, ka pašnāvība ir pilnīgi bezjēdzīga. Sīkāk paskaidrošu tālāk podkāsta laikā. Un bija ļoti dīvainas tādas sajūtas, bet kas noticis, ir noticis. Pagātni mēs neizmainīsim, un arī nākotni neizmainīsim. Vienīgais, ko mēs spējam mainīt, ir šis brīdis un tagadne. Un ja mēs mainīsim tagadni, arī mūsu pagātne mainīsies. Un arī mūsu nākotne mainīsies. Tā kā, šī podkāsta mērķis ir dalīties savā pieredzē par mentālo veselību, jo es nezinu, paceļam rokas tie, kas kādreiz ir apsvēruši šī ideju nodarīt sev pāri. Es arī esmu. Un runājot ar daudziem cilvēkiem, ir bijis, ko es esmu dzirdējis daudziem tādi brīži dzīvē, kad ir apsvērta šī ideja, bet par laimi nav tas īstenots. Arī es to neesmu īstenojis, tad visticamāk arī šeit nesēdētu, ja tā būtu sanācis. Dalīšos savā pieredzē, centīšos, cik varu, un arī centīšos sniegt noderīgus padomus, kā ar šo mentālo veselību labāk pastrādāt un kā to uzlabot.
runāju no savām zināšanām, runāšu no savas pieredzes un cenšos vienkārši to dalīties. Labi. Kad es sēdēju, runāju pats ar sevi un centos saprast, kā šis podcasts ies, man uzreiz parādījās jautājums, kas vispār ir mentālā veselība? Kas tas ir? Vai tas ir prāts, vai tās ir emocijas, vai tā ir dvēsele, vai tā ir enerģija? Kas tas īsti ir? Nu, protams, māte Google nāk palīgā un ierakstīju, kas ir mentālā veselība. Atradu Pasaules veselības organizāciju, un Pasaules veselības organizācija saka tā: mentālā veselība ir psihiskās labklājības stāvoklis, kas ļauj cilvēkam tikt galā ar dzīves stresu, apzināties savas spējas, labi mācīties un strādāt, kā arī sniegt ieguldījumu sabiedrībā. Tā ir neatņemama veselības un labklājības sastāvdaļa, kas veicina mūsu individuālās un kolektīvās spējas pieņemt lēmumus, veidot attiecības un ietekmēt pasauli, kurā dzīvojam. Mentālā veselība ir pamattiesība un būtiska personīgajai, sabiedrības un sociāla-ekonomiskajai attīstībai. Nu, ja godīgi nolasot, es īsti nesapratu, bet man liekas, ka tas ir tas, ko es sev uzdevu jautājumu, vai kas ir mentālā veselība, vai tas ir prāts, vai tas ir emocija, vai tā ir mūsu dvēsele, vai tā ir mūsu enerģija, tas, ko mēs neredzam, bet jūtam. Man liekas, ka šajā PVO definīcijā ir ietverts tas, un kā mēs šos visus stāvokļus mūsos rūpējamies par tiem, lai mēs varētu sabiedrībā ierasties pēc iespējas labākā stāvoklī. Jā, apmēram tā. Nu tad sāksim iekšā. Pirmais punkts, ko es esmu pierakstījis klāt, ir pateicība kā mentālās veselības pamats. Domzīme bez nosacījuma pateicībā. Un pirmais apakšpunkts ir tāds: ja nenovērtējam to, kas mums ir, tas tiek atņemts. Manā dzīvē tā ir bijis, kad ir kaut kas dārgs. Es nerunāju par materiāli dārgu, bet emocionāli un garīgi dārgu. Un tas tiek pazaudēts, un tajā brīdī, kad tas tiek pazaudēts, ir ļoti liels nožēla, bēdas, skumjas. Un esmu teicis tā, vai cik žēl es, ka esmu to pazaudējis. Es biju tik laimīgs, kad man tas bija. Un esmu arī uzdevusi sev jautājumu, vai tā ir patiesība. Vai tā ir patiesība, kā es tagad domāju. Vai es tiešām, tad, kad man tas bija dārgais, vai es to tiešām novērtēju, vai tiešām es jūtos pateicībā par to, ka tas man ir, vai tiešām es jūtos laimīgs par to. Un skarbā realitāte, skarbā patiesība ir tāda, kā atbilde ir nē. Jo tajā brīdī, ja tas tiek novērtēts, ja ir beznosacījuma pateicība, to var viegli palaist vaļā. Jo mēs saprotam, dzīve, daba mums māca, ka nekas nav mūžīgs. Vasarā, pavasarī uzplaukst lapas, ziemā viņas nokrīt. Mums ir kaut kas parādās un kaut kas aiziet. Un ja mēs saprotam, mācamies no dabas, ka kaut kas ir, un tad mēs atlaižam un tas pazūd. Un ja mēs pieliekam klāt vēl pateicību, paldies, ka lapas ir uzplaukušas, paldies, ka tagad ir zaļi. Un mēs novērtējam, mēs izjūtam pateicību. Kad iestājās ziema un lapas nokrīt, mēs saprotam, es biju pateicīgs, es to biju novērtējis, tagad ir laiks palaist vaļā. Un nav nožēlas, nav skumjas sajūtas. Tas ir normāli. Palaist kaut ko vaļā. Gribu pieminēt, viens no maniem mīļākajiem dziedātājiem ir Maiks Pauzners, un gadus atpakaļ viņam nomira tētis, kuram bija, ja nemaldos, ap 60 gadiem, un viņam diagnosticēja smadzeņu audzēju. Un pateica, ka viņam ir laiks dzīvot 6 mēneši vai gads, kaut kas tāds. Nu, un sākumā visu uztver to bēdīgi, un
Bet Maiks Pauzners, dziedātājs, viņš sāka to uztvert bišķi citādāk. Viņš domāja par tiem bērniem, kuriem tētis vispār nav bijis, tiem bērniem, kuriem tētis nomirst 6 gadu vecumā, 10, 20 gadu vecumā. Viņam tajā laikā bija kaut 30 pāri. Un viņš sāka just pateicību. Viņš vienkārši pateicās paldies, ka man tētis ir bijis visu manu dzīvi līdz šim brīdim. Es pateicos par to, kas ir. Un šajā gada laikā līdz tam nāves brīdim viņš tētim parādīja to, ka viņš ir izaudzinājis labu bērnu, ka pēc tēta aiziešanas Maika dzīvē viss būs kārtībā, ka viņš ir tētis ir izdarījis labu darbu, uzaudzinot Maiku. Un gada laikā viņi ļoti satuvinājās un pavadīja šo laiku lielā mīlestībā. Un tad, kad bija bēres, Maiks pēc tam stāstīja, tā nebija bēdu diena, tā bija vairāk kā celebration, pateicība. Un pa lielam es spēju to iztēloties, es spēju to iedomāties, kā tas varētu būt. Ja cilvēks ir tik ļoti pateicies par to, kas viņam ir, nevis to, kas viņam nav, vai ko viņš ir pazaudējis, bet to, kas ir tagad. Viņš vienmēr ir šajā stāvoklī. Un vēl ir tas, ja mēs sākam nenovērtēt to, kas mums ir, mums tas tiek atņemts. Un, manuprāt, tad, kad tas tiek atņemts, mums visums, enerģija, vienalga veidojošais spēks, kas ir Dievs, vienalga, kas mūs visus vada, cenšas mums iemācīt, pateicies par to, kas tev ir. Ja tu neesi pateicīgs, es ņemšu tev nost. Bet tad ir tas cilvēks, kurš, bļāviens, man nav tas, man nav šitais, man vajag vēl vairāk kaut ko, man vajag vēl. Viņam nekad nav. Kāpēc, lai tādam cilvēkam dotu, ja viņš nenovērtē to, kas viņam ir? Pat, ja tas cilvēks, kurš saka, man nav tas, man vajag vēl, ja viņam iedotu vēl kaut ko, viņš domātu pilnīgi tāpat. Ja viņš, piemēram, grib jaunu mašīnu, viņš ļoti grib jaunu mašīnu, viņam iedod jaunu mašīnu, viņš gribēs citu jaunu mašīnu, viņam nepatiks krāsa, viņš gribēs citā krāsā. Ja viņš dabūs vēl vienu mašīnu, viņam vajadzēs vēl kaut ko un vēl kaut ko. Jo vienīgais stāvoklis, kas ir īsts, ir šis brīdis, un ja šajā brīdī mēs domājam to, kas mums nav, mainīsies apkārtējā situācija, bet šī brīža domāšana paliks nemainīga. Un tad, kad notiks, ka mēs dabūsim, mēs atkal gribēsim vēl. Atkal nebūsim pateicīgi par to, kas mums ir. Un te ir tas triks, lai kaut ko dzīvē dabūtu jaunu, ir vienkārši jāiemācās būt pateicībā ar to, kas ir. Un tajā brīdī, kad notiek pateicība par to, kas ir, mēs izveidojam vietu, space, tukšumu, lai ienāktu kaut kas vēl. Jo viss, kas ir radītājs, viņš skatās uz tevi un domā, vai tu novērtē to, kas tev ir? Jā, tu novērtē, es tev došu vēl, jo es zinu, ka tu to novērtēsi. Nē, tu nenovērtē, es atņemšu. Es gribu, lai tu novērtē, tāpēc es atņemšu tev visus, līdz tu beidzot iemācīsies novērtēt to, kas tev ir. Pateicības prakse. Kā to tad praktizēt? Es arī neesmu dzīvojis visu dzīvi milzīgā pateicībā ar visu to, kas man ir, bet dzīves atgadījumi sāk man mācīt, kā just pateicību. Un ko es daru, kā es to praktizēju, kā es cenšos savā dzīvē novērtēt to, kas man ir. Ejot gulēt, es aizveru acis un pasakos par šo dienu. Es pasakos, kas ir bijis labs, par cilvēkiem, kurus es esmu saticis, par ko es esmu runājis, kas vēl cits labs ir noticies, par vēju, par sauli, vienalga, kas uz prāti ir, par ģimeni, vecākiem, draugiem, labu atzīmi skolā, citiem panākumiem, vienalga, jebko. Kaut vai, ka kāds cilvēks ir uzsmaidījis vai veikalā ir novēlēta jauka diena. Ir tik ļoti daudz
lietas, par ko pateikties. Un vakarā ejot gulēt, tā ir ļoti vērtīga lieta, ko darīt, pateikties. Ja bieži vien, man vismaz ir bijis tā, kad es aizēju gulēt, un es domāju, vai es neesmu izdarījis šito, un man rītdien ir jāizdara vēl tas, un ak, Dievs, laika nav, un kā es vispār to izdarīšu? Un vienkārši prāts sāk vārīties un domāt, ak, Dievs, šitais ir slikti, šitais un tas. Un, ja izveidots ieradums, kad aiziet gulēt, un vienkārši tas bija šodien labs šitais. Un jūs varat paši pamēģināt. Es nezinu, kādas rituāli jums ir, bet pamēģiniet. Aiziet acis un jūtat pateicību, un jūtat paskatieties, kā jums ķermenis pārveidojās. Es gribu spērties tālāk uz 7. punktu īstenībā šajā podkāstā, kas ir līdzīgi izriet no tā vakara pateicības. Protams, pateicību var just arī dienas laikā. Es īstenībā dienas laikā arī izēju ārā, un es cenšos redzēt brīnumus, cenšos redzēt labas lietas un cenšos vienkārši ievērot. Jo zin kā, viss apkārt ir. Tikai ir tas, kur mēs liekam mūsu fokusu. Ja mēs fokusējamies uz negatīvajām lietām, mēs ieraudzīsim negatīvo, un ja mēs fokusēsim uz pozitīvajām, mēs redzēsim pozitīvo. Dienas laikā super just pateicību. Vienkārši apstāties uz 5 sekundēm. Nolikt visu malā. Nebūt distracted. Paskatīties ārā, paskatīties dabā, paskatīties uz otru cilvēku. Novērtēt to, kas ir. Ievilkt gaisu. Iedomāties par tiem, kas nomira Covid laikā no tā, ka viņi nevar pelpot. Vai tie, kas ir pie mākslīgās ventilēšanas aparātiem piesprausti cilvēki. Tādi ir tagad. Kāds cīnās par savu elpu. Kādam uz pasaules šajā brīdī vienīgais sapnis, mērķis, ko grib, ir ieelpot. Padomājiet. Tas skan tik crazy, ka mēs uztraucamies par kaut kādām. Nenotika, nokavējām autobusu vai darbā kaut kāda nepatikšanas. Mēs par to uztraucamies un domājam, ak, Dievs, cik tas ir slikti. Un tad ir vienkārši cilvēki, kuri vēlas ieelpot gaisu, bet viņi nevar. Lekšu tālāk pie 7. punkta. Nevajag kaut kādu. Sorry, es negribu sagrozīt. Es gribu pozitīvu ietekmi atstāt. Pozitīvais ietekmi. Labi. Pieminēja mūsu autopilotu domas, mūsu prātu. Iet kopā ar mentālo veselību. Ja mēs ļaujam mūsu prātam kontrolēt mūs, tas bieži vien kontrolē mūs negatīvi. Kāpēc tā ir? Kāpēc mūsu smadzenes bieži vien to informāciju griež uz riņķi? Vai atvainojos? Jāpacerās. Tāpēc, ka smadzenes mums ir gudrs orgāns, kurš grib atrisināt problēmas. Un tas konstanti meklē problēmas. Un tās problēmas pārsvarā ir negatīvas. Smadzenes meklē negatīvo, lai to atrisinātu un lai uztaisītu pozitīvo. Man rakstīts, smadzenes meklē problēmas, jo tas nodrošina izdzīvošanu. Piemēram, kādreiz lielākā problēma dzīvē bija tas, kad bija mamuts un bija jāizglābjās no dzīvību, jāglāb dzīvību. Smadzenes redz briesmas, iedarbojās mūsu bēgt vai cīnīties sistēma. Mēs esam gatavi cīnīties vai bēgt, mums ir adrenalīns un dodam virsū. Tā mums strādā smadzenes, bet pašlaik pie mūsdienu sabiedrības mums nav briesmas. Mums neviens neuzbrūk pa lielam. Ir cilvēki, ļoti reti gadās, kad uzbrūk, bet pa lielam mēs dzīvojam ļoti mierīgā pasaulē. Es nerunāju par Ukrainu, bet kur mēs Latvijā šeit dzīvojam, te ir miers, vismaz tagad.
Un mums nedraud briesmas tagad, šajā brīdī. Es varu brīvi iziet ārā un nebaidīties, vai man kāds tīģeris nokodīs. Un lūk, mums šī sistēma ieslēdzās tajā brīdī, kad mūsu prāts meklē problēmu un domā, ka man būs briesmas, ja tas netiks atrisināts. Un ja mēs nepievēršam uzmanību, kas mums notiek prātā, un tajā brīdī, tāpēc ir visi distractioni ļoti daudz. Es nezinu, skatoties apkārt, liekas, ka lielākā daļa cilvēku pavada dienas distraktojot, novēršot uzmanību no savām domām, jo tās domas nekontrolēti skraida apkārt, un vajag tikai kaut ko, lai izbēgtu no tā ārā. Jā, un ir ļoti interesanti par smadzenēm tas, ka mūsu smadzenes ir tāda atgriezeniskā saite. Ja mēs barosim smadzeni ar vienu, smadzene atcerēsies, ka mēs ar to barojam un pieradīs pie tā. Ar to es domāju tā. Mūsu galvā ir tāda retikulāra aktivējošā sistēma. Ja mēs fokusēsimies uz kaut ko negatīvu, mēs iemācīsim smadzni fokusēties uz kaut ko negatīvu. Ja apkārt ir 50% negatīvs un 50% pozitīvs, ja mēs iemācām mūsu smadzenē skatīties uz negatīvo, mēs fokusēsimies uz 50% negatīvu, un tajos 50% redzēsim visu negatīvo. Un mūsu dzīve būs negatīva. Smadzenes iemācītas to darīt. Ar šīm zināšanām, kā strādā smadzenes un ko mēs fokusējamies, var sākt kaut ko mainīt. Mēs varam uzdot savu jautājumu, ko mēs redzam apkārt. Un var uzdot savu jautājumu tādu. Es nezinu, kad tu klausies, bet cik sarkanas mašīnas tu šodien redzēji? Nevienu? Labi. Vai tas nozīmē, ka tu neredzēji, vai tu nepievērsi uzmanību tam, ka apkārt bija sarkana mašīna? Visticamāk, tas otrais variants, kad sarkana mašīna kaut kur bija, bet smadzeņu fokus bija uztverts, bija ne uz to sarkano mašīnu. Tāpēc tā tika palaista garām. Un ar pozitīvu un negatīvu ir pilnīgi tas pats. Ja mēs iemācam smadzeņu fokusēties uz zilajām mašīnām, mēs redzēsim zilās mašīnas. Ja mēs iemācīsim fokusēt smadzeņu uz sarkanajām mašīnām, mēs redzēsim sarkanas. Ar šo es domāju to, ka, lai uzlabotu mentālo stāvokli, mums ir mazāk jānovērš uzmanību no tas, kas notiek prātā, bet vairāk jāpievērš uzmanību, kas notiek prātā. Un es zinu, ka varbūt tādas domas, kuras ļoti negribās domāt, un tāpēc mēs izvēlamies vienkārši noliekam malā. Bet tas nav risinājums. Ja, piemēram, šī ir problēma, un uz problēmu skatīties mums ir nepatīkami, un mēs paskatāmies, un tad mēs novēršam savu uzmanību un skatāmies projām, un man negribās. Tad ko vajag darīt? Vajag vienkārši pagriezt, nē, tu skatīsies uz savu problēmu, tas ir tas, kas tev jāatrisina. Nē, es negribu, nē, tev ir jāatrisina. Tas ir nepatīkami, un tas ir izkāpšana ārā no komforta. Izkāpšana ārā no savas komforta zonas, lai risinātu to problēmu, bet tas ir vienīgais risinājums, jo tā problēma paliks šeit, vienalga cik tālu un kur mēs skatīsimies. Es ceru, ka makes sense tas, ko es tagad stāstu. Nākamā lieta, ko es vēlētos ātri pastāstīt, ir nepārmet nevienam un neuztver neko personīgi. Pirmais, nepārmet. Tu nekad nezini, kam cilvēks iet cauri.
Cilvēks var rīkoties riebīgi, cilvēks var nodarīt pāri kādam, cilvēks var būt dusmīgs, cilvēks var nejaukt darīt. Un es nesaku, ka tas attaisno, un es nesaku, ka es to atbalstu. Es saku to, ka tam, kā cilvēks uzvedās, ir iemesls. Un ja mēs nezinām to iemeslu, mēs nedrīkstam pārmest. Ja cilvēks ir riebīgs un izturās pret visu apkārtējo pasauli riebīgi, es īstenībā satikos ar tādu cilvēku vakardien. Tā bija virsmās vienā nodaļā slimnīcā. Un mēs ar grupu ienācām telpā, un pirmais, ko viņa teica, viņa pārmeta mums par bahilām, kā mēs velkam bahilas un kā mēs velkam maskas. Un viņa tur teica, jūs tur velkat bahilas un pēc tam maskas un viss mikroba aiziet tur un jūs pilnīgi garām. Un viņa tā kā instrukcijas sāk stāstīt. Manī grupas biedri uzvilkās, un zinot šo, ko es jums tagad stāstu, es zinu to, ka laimīgs cilvēks otram nevēlas nodarīt pāri. Šādi cilvēks aizrādot, viņš grib gūt kādu labumu sev, viņš grib justies vērtīgs, novērtēts, tāpēc viņš tā rīkojās. Varbūt es nemāku tik labi izstāstīt, bet princips apmēram. Un to saprotot, es viņai pateicu, paldies jums par instrukcijām. Un ko es ar to gribu pateikt? Ka mēs nekad nezinām, kāpēc tas cilvēks ir tāds, kāds viņš ir. Un es viņu nepazīstu, bet es tikai redzu, kāds viņš ir izveidots. Un iespējams, ja es būtu viņa kurpēs un pieredzētu visu to pašu dzīvi, ko tas cilvēks ir pieredzējis, tos pašus cilvēkus, notikumus, sāpes, pārdzīvojumus, es visticamāk būtu bijis izveidojies pilnīgi tāds pats. Un man nav tiesības pārmest, kāpēc tu tā rīkojies. Un tas ir ļoti, ļoti nepareizi. Pārmest otram, nezinot visu stāstu. Tāpēc lūkšu padomājiet par otra nosodīšanu. Vai jūs zinat visu stāstu, kāpēc tas cilvēks dara tā, kā viņš dara, kāpēc viņš ir tāds, kāds viņš tagad ir? Nevainojiet, nenosodiet. Es nesaku, ka tas ir normāli, kad vajag visu pieņemt un teikt, jā, tas ir ok. Nē, tas nav ok, tā rīcība nav ok. Tam cilvēkam vajag palīdzību, vajag runāt par to, kāpēc viņš ir tāds, kāds viņš ir. Es tikai saku, ka nevajag pārmest. Otrais, neko neuztver personīgi. Tas man tā liekas iet kopā ar pārmešanu. Ja, teiksim, tā ir atkal krūze. Viens cilvēks saka, ka tā ir skaista krūze, otrs cilvēks saka, ka tā ir liela krūze. Vai tā ir patiesība, ko viens vai otrs saka? Tas ir tikai viņa viedoklis. Ja es esmu uzaudzis vietā, kur ir mazas krūzes, es šo saukšu par lielu krūzi. Ja es esmu uzaudzis vietā, kur ir pārsvarā ir šitādas krūzes, es šo saukšu par sīciņa krūzi. Es tēmēju to, kad neuztvert personīgi kāda cita izteikto viedokli, jo tas ir balstīts uz tā cilvēka attīstības līmeni, pieredzi, no viņa zināšanām un tas, kāds viņš tagad ir. Un viedoklis nenozīmē patiesība. Tas ir tikai vienkārši viedoklis, līdzīgs kā salīdzinājums ar krūzīti. Un bieži vien sanāk uztvert personīgi. Kāds cilvēks aizvaino, mēs to, ak, Dievs, uztveram uz sevi. Bet iedomājieties, ja cilvēks ir ļoti bēdīgs, viņš, nebūs labs piemērs. Atkal atkārtošos. Nelaimīgs cilvēks padarīs citus nelaimīgus, laimīgs cilvēks padarīs citus laimīgus. Man liekas, ka tas ir arī viss.
Jau podkāsta sākumā, es nezinu, cik ilgi es te runāju, bet 30 minūtes. Labi, gribu pastāstīt par pašnāvību, ko es sākumā teicu, kāpēc vispār ir tas podkāsts par mentālo veselību. Pašnāvību, ko es esmu mācījies. Es ticu, ka mums ir augstāks plāns katram. Es ticu, ka mums ir mērķis katram individuāls, tieši mums speciāli pakārtots. Jau no dzimšanas. Mēs jau piedzimuši esam ar mums ielikt šūpulītī cēlu likteni, ko mēs paši varam iet tam pretī un to sasniegt. Man ir ticība tam, es ticu, ka katram tas ir. Pašnāvība ir tā cēlā likteņa un mērķa apraušana. Pret dabu iet. Un kad notiek pašnāvība? Kad cilvēks saka, ka vairs nevar izturēt šo brīdi, ka vairs nevar izturēt to dzīves situāciju, kurā viņš ir tagad, un nerod nevienu citu risinājumu kā vienkārši galu. Es neesmu eksperts par to runājot. Man ir pašam vienkārši bijis tādas domas, un es esmu lasījis par to. Bet tas neko neatrisina. Ja mums ir paredzēts mērķis, un mēs to apraujam, nezinu, kā pareizāk, labāk būtu izstāstīt. Ir grūti pastāstīt kaut ko. Ir īpaši par šādām smagām tēmām. Labi, es centīšos, vienkārši vēršu to, kas ir manā galvā. Es uzskatu, ka pašnāvība, tātad sava mērķa izbeigšana un balstoties uz kaut ko, kad mēs pazaudējam ticību, ka mēs varam atrisināt kaut kādā veidā mūsu problēmu, mūsu dzīves situāciju. Kāpēc nav jēga to darīt? Kāpēc nav jēga pašnāvībai? Īstenībā to es vēlējos pateikt, ka pašnāvība ir pilnīgi bezjēdzīga. Kāpēc? Es ticu tam, ka mēs esam ieradušies šeit ar mērķi, ar mums pakārtotu mērķi, un pašnāvība ir vienkārši izbēgšana no mūsu mērķa sasniegšanas. Un ja mēs to izbeidzam, mēs atkal nonākam tajā pašā situācijā, kur mums ir atkal viss no jauna jāsāk. Es nezinu, kā tas strādā, vai kur, vai ticu tam, ja mēs šajā dzīves laikā neatrisinam problēmas, neatrisinam mūsu mērķi, kāpēc mēs esam šeit, un mēs iztaisam pašnāvību, mēs atkal atgriežamies tajā sākuma punktā. Un atkal viss sāks no jauna. Tas ir tā kā līdzīgi kā dzīvē notiekās. Man vismaz ir bijis tā, kad ir kaut kāda mācība, kas man ir jāiemācās, piemēram, par novērtēšanu. Un ja es to neiemācos vienu reizi caur sāpēm un ciešanām, tas tiek atkārtots līdz tam brīdim, kad es beidzot to iemācos. Pieņemsim novērtēšana. Ja dzīves laikā visu laiku tiek atņemti cilvēki, atņemts kaut kas, kas sagādā bēdas un ciešanas un liels pārdzīvojums, varbūt tiešām mācība par novērtēšanu ir tā mācība, kas, ko cenšas visums, Dievs, enerģija, radītais un algā sauc, cenšas iemācīt to cilvēkam. Un, ja es nesākšu novērtēt, man atņems visu līdz tam brīdim, kad es sākšu pateikties to, kas man ir. Un ar dzīvi un ar pašnāvību, manuprāt, ir diezgan līdzīgi. Ir problēmas, ir grūtības šajā dzīvē, un tikai tās atrisinot mēs varam izbēgt no tā.
Un vispār pašnāvība. Tas ir diezgan smieklīgi, ja to dara. No tāda viedokļa. Tu it kā centies izbēgt no tā, no savām problēmām, bet tu neizpēc, tu nonāc pilnīgi tajā pašā vietā. Tāpēc tas ir smieklīgi. It kā es negribētu elpot, bet es turpinu elpot. Ne tikai pašnāvība ir bezjēdzīga tādā veidā uz konkrēto cilvēku, individuālo dvēseli, bet arī uz cilvēkiem apkārt. Pašnāvība sāpinās cilvēkus apkārt, cilvēkus, kas ir tuvi. Un, protams, ir kāds, kuram nav neviens tuvs cilvēks, varbūt arī tāds ir. Ļoti žēl, ka tā ir, bet pārsvarā katram vismaz ir viens tuvs cilvēks, kura dēļ ir dzīvot vērts. Un arī manā situācijā, tad, kad es biju, es nekad neesmu domājis, ka es tiešām varētu uztaisīt pašnāvību, bet tādas domas ir bijušas. Un viens, iemesls, kura dēļ es nekad to nedarīšu, ir mana ģimene un cilvēki, kur man mīl. Iedomājieties viņu sāpes, es to nespēju viņiem nodarīt. Nē. Lūdzu, kaut ir bišku priecīgāks. Labi. Nerunāšu ilgi. Man īstenībā ir vēl punkti, pie kā es varētu atgriezties un runāt, bet es uztaisīšu vēl vienu, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgs. Mentālās veselības aspekts ir īstermiņa baudas no ilgtermiņa laimes. Mentālā veselība atceramies no definīcijas, ka tas ir psihiskais labklājības stāvoklis. Un bieži vien ir tā, kad liekas, kad es nevaru par piemēru alkoholu. Es saprotu, ka tas ir iedzeršu, man būs labāk. Iedzeršu, man būs jautrāk. Iedzeršu, būs foršs vakars. Īstermiņa baudas nākamajā dienā pamostos un ir sūdīgi. Īstermiņa baudas dod tūlītēju efektu, bet ilgtermiņā rada ciešanas. Tas ir tā kā tiekšanās uz pozitīvu pieredzi patiesībā ir negatīva, un lai dabūtu pozitīvu pieredzi, mums ir jādara negatīvais. Piemērs par alkoholu, kad ir tūlītējs efekts, bauda, jā, viss kārtībā, bet nākamā diena ir slikti, un mums ķermenis arī vienkārši ir slikti ķermenim, tā ir rinda. Un salīdzinājums ar sportu. Sports, kas mums ir ilgtermiņa mērķis, ilgtermiņa bauda būtu labs ķermenis, veselīgs ķermenis, ilga dzīve, plus 20 gadi kopā ar saviem bērniem, ar savu mīļoto otro cilvēku, ar mazbērniem. Es runāju par tādu laimi. Kā to iegūt? Caur negatīvo pieredzi, iet uz sporta zāli, celties agri, rūpēties par savu veselību, kas ir negatīvi, kas ir grūti. Mentālā veselība, manuprāt, ļoti bojājās tāpēc, ka mēs muļķojam savu prātu, domājot, ka tās īstermiņa lietas, baudas dara mūs laimīgus. Un tas ir bēdīgi. Tas ir bēdīgi, ja tā tiek dzīvota dzīve. Muļķojot sevi, ka pasēdēšana, sociālajos tīklos paskrološana, ātrā dopamīna uzņemšana ir laime. Un iet ārā skriet krosu ir nelaime. Man jautājums uzrakstīts, kāpēc viss sliktais sākumā šķiet labs? Un kāpēc viss labais sākumā šķiet slikts? Un īstenībā manā dzīvē pilnīgi tā ir arī bijis.
ka labais ir slikts un slikts izrādījās labs. Tajos brīžos, kad dzīves lielākās mācības ir nākušas, ir bijuši vislielākie pārdzīvojumi, vislielākās sāpes, bet ejot laikam pēc tam, ir vienkārši, ak, Dievs, tas bija tiešām tik ļoti vērtīgi, ko es nevarēju iegūt citādākā veidā, kā tikai caur sāpēm, kā tikai izejot tai smagai pieredzē cauri. Un par kuru pēc tam ir ļoti liela pateicība. Paldies, ka man pazuda tuvs cilvēks blakus. Paldies, ka es nenokārtoju to priekšanu. Paldies, ka es tiku atlaists no darba. Paldies, ka salauz kāju. Man īstenībā ir ļoti grūti runāt ar daudziem cilvēkiem, jo runājot par laimi un par to, kas rada cilvēkiem prieku un, jā, tiešām laimi, tiek minēti visi tie pozitīvie notikumi. Es biju ārzemēs, es biju sasniedz to, uzrakstīju labu darbu, vai darbā kaut ko izdarīju, vai bija laba prezentācija. Vienalga, kas tas ir tāds pozitīvs, un par to cilvēks lepojas. Es nesaku neko sliktu par to, tas ir ok. Kad man prasa, es atceros, jaunajā gadā bija, es uzdevu ģimenei un brāļiem jautājumu pie galda, kas jums ir vislabākais bijis no šī gada? Un bija pozitīvas lietas. Un tad man nāca tas jautājums pie manis. Un es pateicu ceļojums uz Čehiju pagājušā gadā februārī. Un man uzdeva jautājumu, kāpēc? Un atbild, kāpēc tas bija labākais notikums, jo es biju, bišķiņ par daudz iedzēris, un tad, kad vajadzēja lidot atpakaļ uz Rīgu, pateica, ka tu nelidos atpakaļ uz Rīgu. Un tajā brīdī tas bija, ak, Dievs, es gribēju visu to lidmašīnu lidostu atlaist, un bija dusmīgs, un biju šausmīgi dusmīgs. Pēc tam, dienas un mēnešus, tas bija kā iemesls, kas lika man saprast to, ka es nevēlos lietot alkoholu. Negatīvā pieredze, kas izrādījās patiesībā pozitīva, un es esmu šausmīgi pateicīgs par to, ka tas ir tā noticies. Tāpēc arī dažreiz ir tik grūti runāt ar cilvēkiem, kas domā, ka tās īstermiņa baudas ir patiesībā laime. Es ceru, ka šis podcasts lika padomāt. Es ceru, ka pateicības trenēšanu, lai uzlabotu mentālo veselību, jūs īstenosiet, vai jau varbūt īstenojat, kas ir superīgi, man ļoti patīk. Un gribu atgādināt to, ka pašnāvībai nav jēga. Ja ir tādas domas un jāmeklē palīdzība, ne tikai jāklausās ietekmes spēks, jāmeklē palīdzība. Es iesaku palīdzību arī sākumā censties palīdzēt sev ar pateicību, jau minēto šeit. Vēl, ko es vēlos pateikt, ir rakstīšana, savas emocijas izlikšana uz papīra. Tas ļoti palīdz. Manā dzīvē tas ir ļoti spēlējis lielu lomu. Es esmu uzzinājis daudz ko par sevi tikai no tā, ka es esmu rakstījis. Gribu arī atgādināt to, ka, ja ir gads pavadīts, piemēram, negatīvā stāvoklī, nevar gaidīt, kad, vienā dienā viss būs labi. Tā tas nenotiek. Ja gads tiek pavadīts negatīvi, vajag būt vismaz gadam uz priekšu, kad tiek pārējais process uz pozitīvo. Tā kā mentālās veselības uzlabošana ir ilgtermiņa darbs. Negaidam, ka notiks vienā dienā. Vienā dienā var veikt soli un veikt virziena maiņu, bet tas galamērķis ir tomēr jāietem katru dienu līdz tam. Tāda mentālās veselības uzlabošana nav ātrs risinājums. Es ceru, ka patika šis podcasts, un es esmu ļoti priecīgs, ka beidzot saņēmos un ierakstīju. Es ceru, ka būs vērtīgi, es ceru, ka, jā. Tā kā liels paldies, ka klausies, droši raksti man, komentē,
izsaka savu viedokli par epizodi, un tad jau tiekamies nākamajā epizodē. Liels paldies, ka klausies. Čau!